Priecājos šeit būt, pārstāvēt attīstības finanšu institūciju Altum tik svarīgā jautājumā, kā uzņēmumu un rūpnieciskā energoefektivitāte. Un savu stāstu sākšu īstenībā ar dažiem piemēriem, kas ļoti labi raksturo, kādām tad aktivitātēm Eiropas fondu un mūsu gadījumā šobrīd vēl atvesļošanas fonda konkrēti finansējums ir pieejams un kā to uzņēmumu izmantojuši līdz šim. Pirmā joma viennozīmīgi ir energoefektivitāte uzņēmumos, un energoefektivitāte domājam ļoti plaši. Sākam, protams, ar ēkām. Tas ir uzņēmumu visa veida ēkas, kurās var veikt energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus. Viennozīmīgi ēku ļoti svarīga sastāvdaļa un bieži vien ļoti būtisks enerģijas patēriņa ietekmētājs ir inženieru sistēmas, siltumapgādes sistēmas, arī tajās var veikt uzlabojumus. Tāpat arī uzņēmumiem energoefektivitātes nolūkā ir iespēja veikt ražošanas iekārtu nomaiņu, ja tā nomaiņa būtiski samazina enerģijas patēriņu konkrētajā ražošanas procesā vai posmā, kā arī, protams, esošās iekārtās mainīt atsevišķas daļas, motorus, palaidējus, dažādas citas iekārtas, tieši tās, kas ir tās enerģijas patērējošās daļas. Un ļoti būtiski tā vienkārši sakot, nelaist siltumu gaisā vai laist to gaisā mazāk, respektīvi uzstādīt dažādas iekārtas, kas palīdz atgūt siltumu vai citus tā saucamos sekundāros energoresursus no procesiem, kur tie mums šobrīd rodas. Vai tā būtu ražošana, piemēram, maizes cepšana, vai tie būtu, piemēram, notekūdeņi, kuros iespējams ir daudz siltumu, ko varētu atkārtot izmantot. Lūk, lai saņemtu valsts atbalstu, tad būtiski, lai jūs tos energoefektivitātes uzlabojumus plānojat tādā veidā, ka to rezultātā rodas ietaupījums vismaz 30% apmērā. Protams, ik viens uzlabojums ir labs, bet atbalstam ir šis robežas slieksnis, šie 30% primārās enerģijas ietaupījums. Un šeit jau var redzēt attēlos, tas ir piemērs no realizēta projekta, faktiski 2 projektiem vienā objektā, Sanāra Jaunķemeri. Ēkā tika veikt ļoti apjomīgi energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, jumta siltināšana, daļai ārsienu siltināšana un ventilācijas sistēmas pilnīga rekonstrukcija. Investīcijas ievērojams, ar šīs atvesļošanas fonda programmas atbalstu investēts gandrīz 1 miljons eiro. Daļa no tā saņemt kā dāvinājums, kā kapitāla atlaide, 275 000 eiro. Un projektā sasniegtais primārās enerģijas ietaupījums tātad ir vairāk nekā šie te minimālie 30%. Un kā jau būtiski energoefektivitāte nes arī finansiālo ietaupījumu. Šajā gadījumā aptuveni aprēķinātais ir ap 68 000 eiro gadā, ko tāda ēka turpmāk ietaupa. Tātad pirmā joma energoefektivitāte, otrā joma, kam pieejams atbalsts tajā brīdī, kad esam jau samazinājuši savu enerģijas patēriņu vai optimizējuši, tad varam skatīties, kā varam daļu no enerģijas saražot uz vietas, saražot paši, saražot ar atjaunīgiem energoresursiem. Un tātad šī otrā atbalsta joma ir atjaunīgās enerģijas ražošana pašpatēriņam. Faktiski investēt var jebkurā tehnoloģijā, kura jums ir piemērota un kura ir atjaunīga vai bezemisija tehnoloģija. Tie populārākie piemēri viennozīmīgi ir siltumsūkņi siltumenerģijas ražošanai, biomasas katli, saules paneļi, protams, un arī šīs saražotās enerģijas uzkrāšanas iekārtas, bet ļoti būtiski, lai tās tieši pieslēdzat pie atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtām un arī darbinat pamatā ar šo te atjaunīgo enerģiju. Jūs redzat, ierobežojums ir vismaz 75% no tās enerģijas, ko jūs uzkrājat, ir jābūt no atjaunīgās enerģijas. Un iekārtām ir jābūt arī
atbilstošu lielumu jūsu patēriņam, jo jums jānodrošina, ka gada griezumā tas jūsu pašpatēriņš ir vismaz 80% no tās saražotās enerģijas. Lūk, un arī šī attēla ir reāls piemērs no reāli jau realizēta projekta. Tas ir Rumbuls sporta centrs, tā ir patiesībā ledus halle, kura veica ļoti būtisku investīciju pārējot no gāzes siltumapgādes, tātad no fosilā energoresursa uz siltumapgādi ar siltumsūkņiem, un papildus siltumsūkņiem uzstādīja arī saules paneļus, tātad šo siltumsūkņiem nepieciešamo elektroenerģiju arī daļēji uzņēmums saražo pats uz vietas ar atjaunīgiem resursiem. Investīcija arī apjomīga – 640 000 eiro, dāvinājums jeb kapitāla atlaide 30% 240 000 eiro, un tika panākts būtisks emisiju ietaupījums, tātad uzņēmumā pēda samazinājās, un arī aprēķinātais finansiālais ietaupījums gadā ir ievērojams ap 75 000 eiro. Jā. Šie ir labi piemēri. Es ceru, ka jau tie jūs ir iedvesmojuši un esat gatavi ļoti drīz pieteikties atbalstam, kurš būs pieejams abām šīm te jomām – energoefektivitātei uzņēmumu ēkās, iekārtās un procesos, sasniedzot vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu un atjaunīgās enerģijas iekārtu uzstādīšanai pašpatēriņam vismaz 80% apmērā. Tāpat kā piemēros, pieejamais kapitāla atlaides jeb dāvinājuma apmērs ir līdz 30% no jūsu veiktās investīcijas, un ir šobrīd palielināts atbalsta apjoms. Ja iepriekš programmā maksimālā kapitāla atlaide vienai uzņēmuma grupai varēja būt līdz 1,5 miljonam eiro, tad šobrīd varēsiet pieteikties arī, ja 1,5 miljonu eiro jau esat izsmēluši, jo limits ir palielināts līdz nepilniem 2 miljoniem eiro. Arī pieejamā aizdevuma summa ir palielināta. Iepriekš tie bija 5 miljoni eiro, šobrīd attiecīgi tie ir 6,5 miljoni eiro, ko varat investēt ar programmas atbalstu, un aizdevumi joprojām faktiski gandrīz var teikt pēdējo reizi ir pieejami ar ļoti labiem nosacījumiem. Tā ir fiksēta procentu likme sākot no 1,9% gadā. Tas ir elastīgs aizdevuma atmaksas termiņš, protams, atbilstoši tai veiktajai investīcijai. Ēkām tas būs garāks, iekārtām noteikti īsāks, atkarībā no tā, cik ilgi attiecīgā iekārta kalpo. Un arī nodrošinājuma prasības šiem te aizdevumiem ir būtiski atvieglots. Faktiski jūs varat saņemt 3 reizes lielāku aizdevumu nekā ir jūsu piedāvātā nodrošinājuma vērtība. Kad to darīt? Sākot no 1. decembra, faktiski tāda pirms Ziemassvētku aktivitāte šobrīd līdz 22. decembrim, 12. pusdienlaikā, varat gatavot projektus un pieteikt tos pēdējā noslēdzošajā 12. atlases kārtā. Atlases rezultāts paziņosim iespējami drīz, vēlākais mēnešu laikā pēc pieteikuma pieņemšanas noslēguma, bet būtiski atcerēties, ka šajā programmā tātad atbalsts tiek piešķirts tādos 2 posmos. Atlase vēl nav atbalsta piešķiršana, pēc atlases faktiski aicinam jūs nekavējoties pieteikties aizdevumam, jo atbalstu bez aizdevuma nevarēsiet saņemt. Kapitāla atlaide ir tieši aizdevuma pamatsummas dzēšana. Un būtiski, ka projekti būs jārealizē diezgan ātri. Tātad jau līdz nākamā gada 1. jūlijam ir jābūt pieņemtiem visiem lēmumiem par aizdevumu piešķiršanu, jeb par atbalstu piešķiršanu. Tālāk gan projekta realizācijai faktiski ir laiks līdz 29. gada 30. jūnijam. Tas tad būtu tas pēdējais brīdis, kurā jums ir jāiesniedz Altumā pārskats par to, ka projektu esat realizējuši, par to, ka esat sasnieguši pieteiktos energoefektivitātes rādītājus, un mēs to pārbaudot varēsim secināt, ka jā, varam konkrēti jūsu aizdevumam piemērot kapitāla atlaidi, tad dzēst šo aizdevumu pamatsummu
tajā noteiktajā apmērā līdz 30%. Ko šobrīd darīt? Kā pieteikties? Faktiski 3 posmi. Pirmais posms ir sagatavošanās, un mēs zinām, ka daudz uzņēmumi šo programmu ir iecienījuši, ļoti gaida, un droši vien jau daļa dokumentācijas ir gatava iesniegšanai. Energoefektivitātei visos gadījumos tas būs energoaudits, vai nu ēkas energosertificēšana, kur ēkas energosertifikātam pielikumā ir šie ieteiktie veicamie pasākumi, nu vai arī iekārtu gadījumā, jā, tas ir energoaudits. Vai arī saules paneļu gadījumā tā ir saules elektrostacijas ražības simulācija. Tālāk saņemat visas nepieciešamās atļaujas, attiecīgi sadales tīkla atļauja vai būvatļaujas vai vēl kādas, ja tās ir nepieciešamas, veicat projektēšanu, tāmēšanu, izvēlaties piegādātājus un, protams, aprēķinat arī, kā jūsu investīcija atmaksāsies, kā jūs atmaksāsiet aizdevumu. Nākamais posms ir iepazīties ar atlases dokumentāciju un programmas dokumentāciju. Atlases nolikums ir publicēts Altuma mājaslapā. Visiem vienādi zināmi noteikumi, zināmi punktu kritēriji, pēc kuriem projektus vērtēsim un rindosim. Un aicinam arī sagatavot šīs veidlapas, kas ir projekta energoresursu ietaupījuma aprēķins un projekta izmaksu finansēšanas aprēķins, lai mēs jūsu projektu ātri un kvalitatīvi varētu izvērtēt. Un tālāk jau pat pieteikšanās sistēma mans.altuma.lv. Pieteikums būs pieejams no 1. decembra 2012. Sāciet ar klienta anketu un pēc tam pildiet pieteikumu dalībai programmā Atlase uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai. Tas, ko būtiski atcerēties, atlase ir konkurss, tātad jūs savu iesniegto pieteikumu nevarēsiet mainīt vai papildināt, tāpēc rūpīgi sagatavojiet dokumentus un iesniedziet kvalitatīvu pieteikumu. Kas gan būtiski, ja tomēr atlases norises laikā līdz 22. decembrim jūs izlemsiet par nepieciešamām izmaiņām, jūs drīkstat savu jau iesniegto pieteikumu atsaukt un iesniegt citu atkārtoti. Nu, lūk, aicinu skatīties Altuma mājaslapā un gaidīsim pieteikumus, tāpat arī jūsu zvanus, e-pastus, lai jums būtu iespēja pieteikties šim te atbalstam. Paldies, Līga. Sanāk tā, ka kārtīgi paklausīgi cilvēki parasti raksta Ziemassvētku vecītim, tad šajā gadījumā jāraksta Altumā pieteikums līdz Ziemassvētkiem, lai būtu priecīgi Ziemassvētki tiešām un saņemt šo pēdējo iespēju izmantot šo finansējumu. Un mums skatītāji ir arī iespēja iesūtīt jautājumus runātājiem, ko es aicinu darīt čatā. Mēs mēģināsim iespēju robežās uz visiem atbildēt. Un, Līga, mums tev ir jautājums, vai pēc tam, kad šī programma, ja kāds gadījumā tagad noguļ un neuzraksta šo vēstulīti, tad kas notiek pēc tam, vai būs pieejams atbalsts? Jā, īstenībā atbalsts energoefektivitātei plānojam, ka noteikti turpināsies. Mums jau padomā ir jaunā programma, kas būs no Eiropas struktūra fondiem. Tā kā, ja nepaspējat decembrī, gatavojiet projektus un noteikti arī nākamgad aicināsim pieteikties. Tomēr gribētu uzsvērt, ka šajā programmā nosacījumi ir ļoti labi un tie, kuri ir gatavi, aicinam tos izmantot. Jā, paldies liels tev, Līga, par šo, un tiešām, ja kādam ir kādi jautājumi, arī var izmantot iespēju vērsties arī Altuma pie jums un uzzināt visu nepieciešamo. Un es arī no savas puses varu pastāstīt, ka jā, mēs tiešām rūpīgi sekojam līdzi visām programmām un mēģinam tās uzlabot, un šis ir tas gadījums, kad mēs sadarbībā ar Altumu esam raduši iespēju, kā šo pēdējo kārtu uztaisīt tādu īpaši dāsnu. Tādēļ neatlieciet uz pēdējo, un arī šī programma vēl ir tiešām ar izdevīgākiem nosacījumiem nekā tas, kas būs pēc tam sagaidāms jaunajā gadā. Tā kā vēlreiz arī pievienojos Līgas aicinājumam. Paldies!